Čau visiem! Čau, draugi! Sen mēs neesam bijuši ar Ediju kopā vienā kadrā, un šodien mēs jums pastāstīsim par jaunumu no StoneX Genesis iekārtām S880. Jā, varbūt nedaudz pastāstīšu, kas bija iepriekš, kā StoneX 850 plus. Jā, tad SIM kartu var ielikt, lādēs caur Type-C portu. Radio varam pieslēgt, jā, tad slīpuma sensoru var piepirkt atsevišķi, protams, radio arī var piepirkt atsevišķi. Slīpuma sensors ir līdz 60 grādiem, jā, tā kā standarts jebkurā StoneX iekārtā. Principā ir tas pats, kas 880, bet 880 nāk klāt uzreiz aktivēts AMU sensors. Lūk, iekārta ir, ja mēs salīdzināsim izmērus, varbūt arī paņem. Jā, ja mēs skatāmies, tad principā viņi ir apaļā tikai. Izmēra ziņā viņi ļoti līdzīgi tā kā S850 plus modelis. Šeit, ko mēs redzam šeit vienīgais, nevis vienīgais, bet arī AR kameru. Jā. Kamera ir vajadzīga, lai mēs varētu izpraust vieglāk punktus apvidū. Ja jūs, teiksim, vēlaties izprast kādu no jūsu izvēlētiem punktiem projektā vai kādu konkrētu koordinātu, ir iespēja izvēlēties tādu rīku kā AR, attiecīgi uzreiz ieslēgsies kamera, un jūs redzēsiet savā kontrolierī, kur jums jāiet uz konkrēto punktu, attiecīgi caur kameru. Un tā vieglāk jūs varat orientēties un atrast jūsu punktu. Vienīgais tehniski, ja mēs skatāmies uz to situāciju, jā, tad mums ir jāsaslēdzas ar kontrolieri, ar mūsu esošo kontrolieri, jā, jebkuru Androidu. Jā. Šajā gadījumā mēs piedāvājam S55 komplektā. Par šo kontrolieri mēs jau bijām stāstījuši iepriekšējos video, kā viņš darbojas, kā viņš strādā un cik viņš ir labs, protams. Bet ir nianse, ja agrāk mēs slēdzamies klāt ar Bluetooth palīdzību, jā. Šobrīd mēs arī to pašu varam darīt. Var, jā. Tad šeit, tagad, ja mēs gribam redzēt kameru, mums jāsaslēdzas ar Wi-Fi. Tas nozīmē, ka jūs vairs nevarēsiet pieņemt no savu telefonu, iedot hotspotu tālāk uz savu iekārtu, lai saņemtu korekcijas. Jā, tā kā jums obligāti jāliek iekšā SIM karti. Tā tas ir. Tā tas ir. Un tātad mums šitā iekārta. Jā, protams, ir iespēja arī likt SIM karti pašā galvā, jā. Jā, viņam ir, mēs redzam šeit SIM kartes slots, arī ir nano SIM, arī ļoti maziņa kartīte, tāpat arī UHF, bet man šķiet, ka bija arī, viņam nāca līdz komplektā. Īstenībā pirmo reizi mēs kaut ko tādu redzam, ka viņam nāk līdz radio antena. Jā, jo līdz šim radio antena vajadzēja pirkt atsevišķi. Tālāk, ko mēs redzam, protams, vairāk tie akumulātori, lādētāji, turētāji un mērlenti. Un mērlenti. Pagad mērlentīs? Mērlentīs. Jā. Mērlenti 3-metrīgā. Jā. 3-metrīga mērlentīt nāk komplektā. Droši vien esat arī pamanījuši, ka mums ir īpaši piedāvājums S880 iekārtai, jā, viņa šobrīd maksā lētāk nekā 850 plus. Tā kā tehniskā specifikācija iekārtam ir ļoti vienāda, jā, tur darbības laiks man liekas apvidū 10 stundas, jā, līdz 10 stundām var strādāt. Jā, nemainās, kas starp 850 plus. Jā, vienīgais mazāk, bišķiņ kompaktāk, smukāk, protams, izskatās AR kamera ir iekšā. Izmantot, neizmantot, bija izpraušanas, mēs to visu varam, protams, parādīt tālāk video, jo mums apvidū. Jā, tad esam salikuši apvidū punktus mežā. Tādos grūtos apstākļos, lai reāli parādītu. Ar tahimetru. Tad parādīsim gan, kā strādā AR kamera, kā var viegli atrast punktus, un arī pārbaudīsim pretstāti un kā viņš strādā grūtos apstākļos. Jā, jo mums, kā jūs zināt, droši vien bāze atrodas 28 vai 32 km no šejienes. Mēs uzmērīsim saitā pēc tuvākās bāzes, jo tie ir smagākie apstākļi. Ja neies, pieslēgsim vēlreiz. Citu variantu principā mums nebūs. Tagad skatāmies video tālāk, Edijs skries uz mežu veikt vērības. Esam izbraukuši ārā uz šo objektu, neliels mežs. Ko daram? Sākumā saslēdzamies ar iekārtu, mums ir jāsaslēdzās caur Wi-Fi, slēdz iekšā Wi-Fi.
Tieši Wi-Fi iestatījumos, pastīšos, vai ir saslēdzies. Wi-Fi nosaukums ir tāds pats kā jūsu iekārtas sērijas numuru. Jūs to varat redzēt zem iekārtas, kur ir QR kods. Tā. Sākumā ir arī jāieslēdz iekārta. S880, tāpat kā sērijas numurs. Ja ir bijis jau sakonektējies, savienojies, tad jau iekārta slēdzas automātiski klāt. Ja mēs redzam, mums ir gan Wi-Fi savienojums, gan arī internets no SIM-kartes. Nākošais ejam QB, ejam Device, Communication, un tad šeit, attiecīgi no iepriekšējiem variantiem, mums ir jāizvēlas Wi-Fi, nevis Bluetooth. Nospiežam Connect. Kā iekārta savienojas uzreiz. Un tad gaidīsim fiksēto pozīciju un dosimies iekšā un testēsim, kas mums sanāks. Tā, pagaidām float un jā, jau dzirdējām, mums ir fixed, kā redzam precizitāti. Jā. Ejam iekšā mežā, skatīsimies, man ir izvēlēts pirmais punkts. Pagaidām vēl mums ir fiksēta pozīcija. Lūk, mums šeit ir tas punkts. Uzstāsimies. Pārbaudīsim, kā mums ir tā nesaist starp to punktu. Lūk, augstumos mums neiet centimetrus. Un horizontālajā, tā noliksim līmenī, neiet 4 centimetri, 4 līdz 3 centimetri neiet horizontālajā plakā. Tā, labi, iesim uz nākošo, trešais punkts, mums ir nedaudz ziļāk. Skatīsimies, kā tur. Šiem punktam ieslēgsim arī kameru, lai mums būtu vieglāk viņu atrast. Okay, mums rāda, ka mums jāiet vienkārši uz priekšu, ka mēs ieraudzīsim punktu. Pie punkta. Tā. Noliksim līmenī. Šeit mums ir nesaista 2 cm plaknē vidēji un augstumos mums ir centimetrs. Tagad diezgan labi. Jā, tad ejam uz nākošo. Mēģināsim vēl kādu. Kaut kur tur. Jā. Tā, lūk šeit. Skatīsimies, kā mums šeit. Ar rezultātu. Tā. Šeit nedaudz vairāk augstumos. 6 centimetri. Plaknē mums 2 centimetri nesaist. Labi, iesim ārā. Jā, kopsumā diezgan labs rezultāts. Fiksēta pozīcija, principā visu laiku. Pie site mount pointa. Pie 32 km bāzes, tā kā diezgan labi. Labs rezultāts arī horizontāli vertikālajām vietām 2 cm tikai negāja. Labi, vienā vietā mums bija nedaudz lielāks tas rezultāts, jā, bet, protams, redzat apstākļus, kādā tiek veikta mērīšana. Tā kā priekš meža teritorijas teikti diezgan labi. Noteikti, ka kamera palīdz labāk orientēties un redzēt, kur iet. Ja nevar saprast pēc tā rezultāta, var arī izmantot kameru. Tā kā kopsumā labi,
Stonex S880 darbībā mežu teritorijā pie grūtiem apstākļiem. Paldies par uzmanību. Atā! Jā, mēs tikko redzējām, ka Edijs iztaigājas pa mežu, sekoda odi, bet kopumā jā, par iekārtu īstenībā baigi pārsteigt ir par to, cik labi notur arī to pašu signālu. Jā, tas gan jau. Jo tur nav tā kā aizgāja tev flotā, jā, viņi turās. Jā, mēs redzam, ka ir zudumi, bet arī atgādināšu to, ka mērījumi bija veikti saitā. Tas nozīmē, ka tuvākā bāzes stacija bija 32 km. Un kopumā rezultāts ir apmierinošs. Ir, protams, iesakam izskatīt šādu variantu par S880. Ja? Un ko es gribu vēl atgādināt, neaizmirstiet, viņam vēl ir akcija. Ja? Tā kā mūsu mājaslapā www.geo.info jūs varat to atrast informāciju un iegādāties. Ja, protams, ir vēlme šo iekārtu tagad iztestēt, droši zvanam, rakstam, sazinamies. Jā, braucam ciemos, obligāti braucat ciemos. Varam parādīt ne tikai Genesis iekārtas, bet arī citas labas iekārtas, kas ir no Stonex. Tā kā paldies par jūsu uzmanību un, ja ir kādi komentāri, rakstiet, ja ir kaut kādas vēlmes, rakstat. Čau!